Bieži vien vecāki iedomājas, ok, šitie 3 mēneši, tagad man būs tāds mazāks miegs, bet pēc tam 3 mēnešiem tad man būs vairāk miegs, un tad jau viss būs labi. Nē, miegs ir tāda lieta, ka mums ir šitās 8 atvēlētas, un tās ir jāizmanto miegam. Jo nav tā, ka šovakar mēs pagulēsim 3 stundas, un pa dienu viss būs forši, tad nākamajā naktī mēs pagulēsim 8, 9 stundas, un mēs tā kā atgūsim to enerģiju, kas mums bija vajadzīga vakardien. Tā tas nenotiek. Ja mums ilglaicīgi nav pietiekams miega stundas, tad mūsu psihe, viņa jau paliek tāda vājāka. Bieži ir tā doma, ka uzminēs, ko es gribēju, uzminēs, kā man vajadzēja, un tas nāk no abām pusēm. Diemžēl realitāte ir tā, ka vīrieši nav mācīti, ka viņiem ir jādalās, ka viņiem ir jāstāsta par savām tām pārdomām, bet no otras puses vīrieši arī tomēr ir citādāks būtnes kā sievietes, un viņi parasti domā tehniskāk. Tomēr vīriešiem tendence redzēt lietas citādāk, skatīt uz lietām citādāk.